Oļieg, par šodienas spēli. Sākāt diezgan tā kā kūtrāk, bet uz beigām stipri saņēmāties un beigās jau presējāt Kurbadu. Tās bija kaut kādas slēptās repazemes vai Kurbats vienkārši uz beigām nolaidās? Es īstenībā nepiekritīšu, laikam teikšu, ka sākumā mēs īstenībā diezgan labi spēlējām, vienkārši uz savām kļūdām un uz noraidījumiem ielaidām tos vārdus. Tāpēc arī nonācām zaudētājos 1-3. Otrā trešdaļā izskatījās, ka laikam vairāk gribējām glābt dzimteni un beigās uz tādām daudzām individuālām darbībām pārgājām un joprojām turpinājas noraidījumu. Teiksim, tas aizgāja mīnusā, tāpēc tāds liels rezultāts, bet trešajā jā, laikam tomēr kaut kā dabūjām to svaigumu vai vienkārši arī kaut kur mazliet arī paveicās, ja, ka nomainījām vārdsargu, sanāca atgūties, nebija jau daudz tā laika kā palicis, vajadzēja riskēt, noriskējām un kaut kāds veiksmes faktors noteikti bija. Šogad Mogo spēlē vairāk spēlētāji, kas iepriekšā sezonā spēlēja Kurbadas sastāvā. Tas piedod kaut kādu īpašu azartu vai kaut kādas intrigu tajā spēlē? Kaut kādā ziņā noteikti jā. Es domāju, it kā daudzajādā ziņā viss ir pazīstami, bet tāpat laikā skaidrs, ka uz laukumu tā īpaši negribās domāt un papliķēt visu laiku vienam otram pa kājsargiem. Tomēr spēle ir spēle. Bet, protams, ir tā interesanti. Tu zini, kāda te komandā spēlētāji, ka ļoti labi spēlētāji Kurbadā un jāuzmanās no daudziem. Tā kā ir interesanti. Rodrigo, tavs klases biedrs, kad pēdējo reizi sanāca vispār pret viņu spēlēt oficiālā spēlē, ja tas vispār ir bijis? Ja godīgi, man liekas, oficiālā spēlē tiešām nekad. Es vismaz neatceros, ka mēs būtu spēlējuši pretējās nometnēs. Skaidrs, paldies, un tad tiekamies nākamajā Kurbadas Mogo spēlē. Paldies, Oļeg!